Sveiciens, dāmas un kungi, par un laimīgas platformā. Šodien ienāca laba doma prātā. Gluži kā sportā, parasti meklē labāko spēlētāju, jeb MVP. Mēs paskatīsimies veiksmīgāko vai vērtīgāko darījumu, jeb MVT, Most Valuable Transaction. Tā kā skatāmies Kuldīgas pilsētu šoreiz, skatāmies, kas notiek Kuldīgā, kā visi zinām, nesen uzņemti UNESCO pasaules mantojumā statusā. Un līdz ar to varētu būt tur kāds interesants darījums noticis. Tāpēc iesim un paskatīsimies, kas notiek mūsu skaistajā turisma pilsētā Kuldīgā. Tā, lūdzu, esam iekšā vecajā labajā cenubanka.lv mājaslapā, kas ir nenovērtējama. Vienkārši paldies kungiem, kas to ir programmējuši. Viss cieņa jums. Tā, skatāmies, vai arī dāmām. Skatāmies, kur es esmu atlasījis. Šis ir Kuldīgs manā skatījumā. Pagājušā mēnesī. Septembrī cik darījumi notikuši? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darījumi, un viens no tiem ir 1297 eiro par kvadrātmetru. Koku materiālu mājā. Baznīcas iela 7. Baznīcas iela tā ir baigi tuvu centram, tas ir gandrīz pie pašas Svētas Rumbas. Skatāmies, vēsim vaļā Baznīcas iela 7, dzīvokli līdz 2. Stāvs 1, 2, 3. Tas nozīmē 2 stāvu dzīvītes, tas ir 2 stāvu dzīvoklis, es pareizi saprotu, ne jau 3 stāvu. Notiek, ka 2 stāvu dzīvoklis, skatāmies bildes. Nu jā, tas ir pašā centrā, blakus garšīgākajai konditorijai visā Kurzemē, kuras esmu garšojis marmalādei, sveiciens meitenēm no marmalādes, ja kāda skatās. Nu jā, koku mājā 1297 eiro par kvadrātmetru, tas ir aplausi. Vai tik šis darījums man kaut kā asociējās ar kaut ko Roberta Krastiņu, vai tik tev nebūs sveiciens jānosūt uz Liepāju? Jā, šādas te koka kāpnes, nu jā, 2-stāvīgs dzīvoklis, tā arī izskatās. Viss vecie brocēni keramikas flīzes, visticamāk šitās ir, kā jau visur šajā te Saldus un Kuldīgas novadā, kuras es redzējis. Nu jā, un te ir tāds diezgan, var redzēt, ka profesionāls tirgojas ir pēc visām bildēm spriežot, ka viss ir smuki sakārtots, piekārtots, platleņķi kameriņas visur. Tā kā jā, nu tas ir pašā ar atlaukumā, garšīgais pagrabiņš rekur. Nu vot 1297, 80 tūkstoši eiro par vecu dzīvokli, bet pašā Kuldīgas centrā, es domāju, kaut kādu lomu varbūt arī nospēlēja pievienošanās UNESCO pasaules mantojumam. Cilvēkiem arvien lielāka interese būs par Kuldīgu un par turismu kā tādu Kuldīgā. Un īstermiņa ir dzīvoklis, es domāju, tā ir vieta, kur vienkārši ir vērts paskatīties. Ja jūs centrā kaut ko redzēt, tad tur ir reāli jāpērk. Tā kā šoreiz Most Valuable Transaction, Baznīcas iela 2, 7 dzīvoklis 2, Kuldīgas novads, skaistā koka mājā. Paldies, dāmas un kungi, uz tikšanos atkal nākošajā reizē.